Čau visām, kas mūs šobrīd vai nu skatās YouTube, vai arī klausās Spotify. Prieks, ka esi mums pievienojusies. Šodien mums ļoti aktuāla tēma, kā visas tēmas šajā podkāstā, par matiem, un jo sevišķi sirmajiem matiem. Un pie manis ciemos ir friziere Marta Salnāja. Čau, Marta, prieks tev Čau, redzēt. čau, prieks to Es zinu, ka redzēt. tu esi uztraukusies, bet nesatraucies, tas nebūs galīgi sāpīgi. Bet es gribu sākumā izstāstīt to ievadu, jo, zini kā, man sirmiem at kaut kādu, nezinu, pēdējos 2 gadus izteikti parādās tas celiņš, ja es nekrāsot, man būtu ritīgi viss tur palēks jau. Bet man lielam likās, ka tur īpaši neko nevar darīt, krāsot ciet, un es neesmu no tām sievietēm, kuras var atlaist, jo man nepatīk, kā man izskatās, bet ir sievietes, kurām ir baigi forši. Bet tad man viena sieviete uzrakstīja pieredzes stāstu, kurā viņa arī prasa, ko darīt, ka viņa mēģina attaudzēt, viņai visi apkārt saka, tev tur nesmuka tā strīpa, taču krāso viņa ciet. Un es nopublicēju, un bija ļoti daudz atsauksmes par šo. Es nekad nebiju domājis, ka tā būtu tā kā tēma, par kuru sievietes tā kā piedomā. Un tad komentāros pie šī pieredzes stāsta tava kolēģe Aija, kur es zinu, jo viņa ir superīgi grimētāja. Viņa mūs ir grimējis dažādām fotosesijām, arī man grāmatas vākam. Un Aija bija ierakstījis komentāros, redz, kur mums ir Marta, koloriste, kas tieši to specializējās. Un tad es pirmoreiz sapratu, ka ir cilvēki, kas tā kā, ka tur vajag speciāli attieksmi tiem sirmajiem matiem, ko ar viņiem darīt. Un arī man daudz sekotāji saliktos Grace Sisters, jeb šie, to kustību, kas sievietes atlaiž savus sirmos matus. Lūk, un tā es nonācu pie tevis. Pierakstījos, aizgāju pie tevis, ja, un tad mēs sākām runāt, un tu man stāstīji, ko vajag un ko nevajag lietot. Un es sapratu, nē, te ir podkāsts saruna, vienā storijā to visu pēc tam nesarakstīšu. Un tāpēc ir forši, ka tu piekriti, un arī to arī šodien arī izrunāsim, tā kā bez stresa nestraucies. Viss ir ļoti dabiski. Bet tad izstāstīsi nedaudz sākumā par sevi, jā. Es tagad jau zinu, cik tu sen strādā par frizieru, bet izstāst klausītājām. Ok, es strādāju salonā Griezma jau 11. gadu. Mūsu salons ir par dabisko skaistumu, un ka mēs izceļam dabisko skaistumu, līdz ar to mums tā tēma par sirmiem matiem ir diezgan aktuāla, un mēs laikam esam tas salons, kas mudina sievietes atlaist tos sirmos matus vai kaut kā ieblendēt ar domu, ka mēs viņus principā neaizkrāsojam. Un, jā, koloristika ir viena no manām tādām passion lietām no visa, ko es daru. Bet klausies, tad ir tā kā atšķirās ir frizieris un frizieris kolorists, tā kā atsevišķi tāda novirziens, ja, ka tu ja, piemēram, Aija saka, ka viņa nekrāso, tā kā tas ir kaut kas specifisks, ja? Katrs frizieris, man liekas, specifiski kādā vairāk lauciņā darbojas. Nezinu, cits varbūt vīriešu griezumi, cits varbūt, jā, man tā krāsošana, bet, Latvijā mums nav varbūt tādas koloristikas skolas, kur iet un apgūt konkrēti lietas. Es teiktu, ka, visu, ko es zinu, ir vienkārši ļoti dziļas zināšanas, pašizglītošanās, YouTube un tā tālāk. Pieredze. Labi, Jā, pieredze. sākam ar tiem sirmajiem matiem. Tad, bet runāsim ne tikai par sirmo matu krāsošanu, arī par parasto, ja man sievietes sasūta arī, ja tev nav vēl to sirmo matu, kādas krāsas, un vai var veikala krāsas izmantot priekš mājās, lai krāsot. Bet sākam no sākuma par tiem sirmajiem matiem. Tad, pirmkārt, kas ir jāņem vērā, tie sirmie mati parādās, un tu gribi kaut ko ar viņiem darīt. Tu negribi atlaist tā kā dabīgus tos matus. Kas ir jāņem vērā sākotnēji varbūt? Izstāstīšu vienkārši faktus par sirmo matu, ko ļoti daudz nezinu. Citiem liekas, ka sirmi mati ir pelēki, un tad viņi vienā brīdī sāk palikt balti. Visi sirmi mati ir balti, un tad, kad viņi ir daži, mums liekas, ka viņi ir ļoti acīs krītoši, ka viņiem ir ļoti rāpja tekstūra. Bet sirms mats vienkārši ir mats bez pigmenta. Viņš nav bojāts, bet viņš ir tukšs, tāpēc viņš tik ļoti izceļās, tāpēc tā tekstūra liekas sausāka. Un, jā, pirmais, ko var darīt, ja viņu negribās, ir ielikt kādus čips, vai notonēt viņu, lai viņš ir tik necaurspīdīgs. Viņš varbūt būs redzams, bet viņš nebūs tik caurspīdīgs. Balts. Ko nozīmē ielikt čipsni? Tā ir viena no lietām, ko mēs darām un ko es arī iesaku meitenēm, kam gribās iet uz tādu gaišāku pusi. Mēs vienkārši ieliekam kādus čips, vienalga vairāk, mazāk, siltāks, vēsāks, lai sablendotu kopā tos sirmos matus, lai viņi nav tik acīs uzkrītoši. Tā kā nevis aizkrāsot kaut ko ciet, bet mazliet tā pietušēt, lai aci pievēl kaut kas cits. Bet ielikt čipsni, tu domā balināt vai krāsot? Ko nozīmē ielikt čipsni? Jā, ko darīt? Lielākoties balināt ar krāsu, protams, var, bet ar krāsu tas rezultāts ir diezgan silts. Ja ir gaiši mati, to mierīgi var darīt ar krāsu vai gribās siltu rezultātu. Bet, sirmie mati ir vēsā tonī, līdz ar to
man parasti prasītos varbūt vēsākas šķīksmas, ja gribās, lai tas ritīgi sablendojas kopā, bet, protams, arī tas var būt silts rezultāts. Un tonēšana? Otrs variants ir tonēšana. Viens ir tu balini vai tu tonē. Bet man, piemēram, teica, ka man tonēšana nederēs. Tā kā es saprotu, ka atšķirās, vai mati ir blondi dabiski vai tumši mati. Tur ir atšķirība. Tas nav par to, tas ir tonēšana darāt arī tev. Vienkārši tu gribi, lai viņš ir bišķiņ vairāk nosakts, un tu gribi vēsu toni. Tonējot, ir grūti dabūt vēsu toni, kas ir nosedzošs arī permanentajām krāsām. Restīvi vēsu tonis sliktāk aizkrāso sirmo matu. Tāpēc ļoti bieži sanāk tas siltais rezultāts, jo tai krāsai ir jāpieķeras. Ar ko atšķirās tonēšana no krāsošanas? Jā, es to izstāstīšu. Tātad permanentā krāsa izņem ārā pigmentu no matu krāsas, no matiem, un līdz ar to matu krāsa var ieiet dziļāk. Tonēšana darbojas vairāk mata virspusē, līdz ar to netik ļoti tiek ietekmēta dabiskā matu krāsa, līdz ar to, ka tā krāsa mazgājas ārā, tas mats izstāsta diezgan dabiski un neaiziet uz to silto pusi. Plus viņš nenosadz to sirmo pilnībā, viņš tā kā iedod tādu vieglu nokrāsu, kas, manuprāt, ir tieši forši, jo man, piemēram, nepatīk tās ataugušās strīpas. Un tas man liekas ļoti traki, kad jau ir pilnīgi balta mata sievietēm, tad tur tie 3 milimetriņi ir jākrāso ciet. Bet tad domā, tad tonēšana būtu labāk šajā gadījumā, jo viņš tā kā būs daļai redzami tie sirmie, bet, viņš būs tā kā dabīgs čipsnošana kaut kas tāds, jāsanāk? Ko es visiem lielākoties iesaku, protams, tas ir vairāk sanāk šobrīd jaunajām meitenēm, jaunajām sievietēm, kurām tikko parādas ar domu, ka mēs tagad 100% neko nekrāsājam cietu, viņi var nākt reiz 4 mēnešos. Protams, tie, kas jau ir ilgstoši krāso, pāriet uz tonēšanu, būtu mazliet grūtāk, jo tad tas rezultāts caurspīdīgāks, bet man ļoti patīk, ka nav tās striktās līnijas ataugot, ka viņš ir tāds sablendots viss. Un tev šobrīd, ko mēs ielikām ļoti tādu maigu permanento, līdz ar to tev ir tāds mazliet tonējošās krāsas rezultāts. Es izstāstītu, man tā problēma, kas man nav problēma no sirmajiem matiem, vienkārši man nepatīk, kā man izskatījās, bet man nav tā, ka es šausmīgi krītu panikā vai slēpju viņus, bet es ļoti gribēju tādu tuvāk dabīgiem toniem, jo man vienmēr kā krāso, viņi palika tādi, brūni, dzeltenīgi ar laiku. Jā, vienmēr bija, es domāju, vai var to brūni dzeltenīgi, es jau biju samierinājusies, ka to nevar dabūt ārā, bet, kad Aija ierakstīja tajā komentārā, es sapratu, ka tomēr kaut ko var darīt. Un tas, ko tu izdarīji, tu teici, ka tonēt man īsti nederēs, bet, ka ieliekam to permanento, man ļoti šobrīd patīk. Un man jau parādās tie sirmie mati, es jau redzu viņus, bet viņi, ja tev ir tas gaiši brūnais un sirmas mats, viņš izskatās pretīgi, tādi nekopti, netīri tie mati, jo tas sirmais ir augsts un tas tonis ir silts. Bet tagad, kad man nokrās dabīgi, es to ļaušu nestraucēt. Kad tām, kas skatās YouTube, var redzēt, es šobrīd rādu savu galvu, ja? Un tagad man netraucē, ka tie sirmie ir redzami. Viņi vienkārši izskatās dabīgi, bet tu man negribēji tonēt. Es saku, tev teorētiski varētu arī tonēt. Tas nav šoreiz tik ļoti par to, bet es saku, tad, kad permanentā krāsa ir tīpaši, ja mēs izvēlamies veikala krāsu, viņa ir diezgan ar vidēji stipru oksidantu, un viņš tā kā arī, kad parasti frizieres krāso, viņš izmanto 6%, jo tā ir pats pierakstiem mums teikts, ka jālieto 6%, lai maksimāli to sirmo matu nokrāsot. Un viņš izņem ārā to dabisko pigmentu, līdz ar to paliek silts mats apakšā. Un tad, kad tev tā mākslīgā pigments, mākslīgā krāsa izmazgās ārā, tas ir tas, kas tev paliek. Līdz ar to sākumā tas rezultāts ir labāks, un pēc tam tu paliec siltāka un gaišāka. Tāpēc, ka tie 6% ir pagaišinājuši to matu. Un līdz ar to, ja mēs izmantojam mazākus procentus, vai tā būtu permanentā, vai tā būtu tonējošā, tas mats netiek tik ļoti pagaišināts, tik ļoti apstrādāts, līdz ar to rezultāts ir caurspīdīgāks un dabiskāks. Super, tad pārējām uzreiz arī pie krāsām. Tu pieminēji 6%, kas ir tā kā standarts veikala kastītēm būtu, ja? Es pieļauju, bet to neviens nezina. Kāpēc? Ja viņi nenorāda uz tām veikala kastītēm, cik procenti? Nē, es pieļauju, ka tur varētu būt 6 vai reizēm 9 kaut kādām gaišinošajām krāsām. Bet tas, ko tu man teici frizētavā jau uzreiz, ka tu neesi pret veikala krāsām, un man arī sievietes prasīja par tām veikala krāsām, tad izrunājam par tām veikala krāsām. Jā, es jūtu, ka frizeru komunā šobrīd box dye angliski ir
lamu vārds. Tā kā ir Dievs pasarg, tu esi krāsojies ar bokstāju, nu tad viss ir slikti. Tad tā lieta Gaidi, šito es arī nesapratu frizētavā. Izstāst, kas ir tas boks. Ar boksu tiek domāts veikala krāsa, ja? angliski to sauc boksdāju. Un, daudziem internetā tas jau pilnīgi ir lamu vārds frizēriem, cik tas ir briesmīgi. Nu, patiesībā tā pati krāsa nav tik citādāka, vienkārši frizētavā mēs daudz vairāk pielāgojam visu. Mēs varam pielāgot oksidantu atkarībā no situācijas. Tur kastītē ir viens oksidants, plus mēs galos liekam tonējošo vai procedūru, vai tā kā mēs pielāgojam drīzāk, ko mēs liekam galos. Ja cilvēks gadu desmitiem krāso ar šo kastītes krāsu permanento viscaurā garumā loģiski, ka tas mats ir nenormāli piesūcies. Nu, pieņemsim, ja tu krāsot ar brūnu krāsu, un tu visu laiku laistu visā garumā, tev mati vienkārši būtu rītīgi ķīmiski apstrādāti, jo katru reizi ir tas stiprais oksidants un likts iekšā pigments, līdz ar to tavi gali iztītos gan izmelni. Un tad, protams, frizierim ir grūti šos matus pēc tam izbalināt, jo frizētavā mēs izmantojam uz galiem maigākus produktus. Bet, tā kā vai sastāvs ir baigi citādāks pašai krāsai, es vienkārši domāju, ka, profesionālās krāsas ir ar kvalitatīvāku sastāvu, bet tas ir tāpat, kā mēs izvēlamies ēdienu veikalā. Ir piens, ir lētāks piens, dārgāks piens, bet, piens ir piens. Tas, ko tu teici, ka veikalā tā ir normāla firma, ar krāsu pašu noscīt nav problēma, bet jautājums, cik stiprs ir tas oksidants, ja? Jā, un kā mēs viņu izmantojam? Laikam lielākoties es ieteiktu ar veikalu krāsot tikai saknes. Un, ja ir iespējams kaut kādas tonējošās maskas vai gribās atsvaicināt to toni, tad es iesaku labāk izmantot kaut ko ļoti maigu, nevis visu laiku likt to permanento krāsu visā garumā. Jo tas ir tas, ko mēs mūsdienās frizētavās vairs nedaram. Mēs neliekam permanento krāsu visā garumā. Tas ļoti reti notiek. Labi. Un tur vienīgā tā starpība. Labi, ja tu saki, tu neesi pret veikala krāsām, tad tas, kas jāņem vērā, vienkārši tu pēc veikala permanento krāsu, ja kas ir tā kā krāsa, tad to pamatā ieliec saknēs. Tur parasti uz kastītes ir rakstīts, saknēs ieliec 25 minūtes, 30, un tad patur uz tiem galiem tur 10. Tāds ir tas proporcijas, ko tu arī iesaki. Teorētiski, jā, tā var darīt. Un sirmajiem matiem mēs parasti turam ilgāk krāsu, frizētavā mēs turam pat līdz 50 minūtēm, ar domu, lai viņi labāk pieķerās, un reizēm mēs arī izmantojam siltumu. Jā. Tu pieminēji, tad varbūt labāk saknēm likt tos permanento, bet pāriem kā tonējušu masku. Kas ir tu? Man nav nejausmas, kas ir tonējušas maskas, kur tādas var dabūt, kam ir jāpievērš uzmanīgi, kad izvēlies tonējušu masku. Jā, laikam es arī varētu ieteikt, ka ir iespējams nopirkt arī frizieru krāsas, arī profesionālos frizieru veiklos, bet tā kā daudzas firmas, protams, vēlās, lai viņas izmanto tikai profesionāli, tad viņas visas nav pieejamas, bet ir arī internetu veikali, kur to visu var nopirkt. Saki man uzreiz to internetu veikalu, ko tu arī man ieteici. Populārākais ir save24.lv vai com. Es piefiksēsim to precīzu adresi. Jā. Bet, protams, vislabāk ir izvēlēties kaut ko profesionālu, tīpaši taisēs to frizieru veikalu, tad arī tās sievietes izstāsta, ko tev labāk, kādu procentu, arī, ja frizieris ir pietiekoši atvērts kā es arī padalos ar formulām, man nav ar to problēmas. Jā, un tad pēc tam var tos galus vai tonēt ar tonējošo masku, kas ir principā maska ar pigmentiem. Vai mēs varam izvēlēties dažādu veidu tonējošās krāsas. Jā, un tās maskas ar pigmentiem, tur ir jāskatās atšķirībā no toņa. Visvieglāk ir uzturēt rudus matus. Manuprāt, brūniem ir grūti atrast tonējošās maskas. Bet tādas rudas un sarkanas. Tāpēc, ka ļoti daudz tās tonējošās brūnās maskas taisa ar ļoti siltu pigmentu, bet, piemēram, tu negribi siltu pigmentu, tu gribētu vēsu brūnu. Un ir dažas vēsa brūnas, bet ar viņām atkal, ja ir kaut kādas blondas šķirnes, var dabūt tādu zaļganīgu krāsu. Tā kā ar tiem brūnajiem ir bišķiņ tā jāuzmanās. Tad tomēr tas tavs ieteikums būtu atrast frizieru, kurš ir runātīgs, jā, aiziet vienreiz nokonsultēties, un tad tu jau pēc tam, jo man tā bāža arī par ko bija, es tev pat teicu sākumā, es pat vairāk gribu konsultāciju nekā pašu to procedūru, jo es negribu kļūt atkarīgi no friziera, kas nozīmē, ka man jāiet tik pēc 2 mēnešiem, un piedodiet, bet tas arī maksā visu cieņu jūsu darbam, jā, bet kā es varu aiziet reizi pusgadā pie friziera, bet pārējo uzturēt mājās?
Un tu man iedevi jau uzreiz procentus, kuru krāsu man jāpērk, kāds tas stiprumiņš un tā tālāk. Tā kā tas būtu ieteikums, ja atrod tādu foršu frizieru, kurš to izstāst, vai ne? Es pieļauju, ka daudzi nejūt sāpes, es vienkārši lielākoties taisu visādus krāsojums, kur cilvēkam jānāk ļoti rētas. Man tas pat liekas ritīgi forši, ka cilvēks var mājās uzfrišināties. Un man ir tā klientu grupa, bet tas, kā mums klasiski arī gan jau pēc vecās skolas ir mācīts, ka mēs nedalāmies ne ar vienu ar savām formulām. Līdz ar to es nezinu, cik daudz frizieru tiešām atvērtām, bet noteikti tajos frizieru veikalos ir arī sievietes, kas tur strādā ļoti labi, varēs visu izstāstīt. Piemēram, Rīgā tu vari ieteikt kaut kāds frizieru veikals, kur var aiziet. Es zinu, ka viens ir uz Laumaņielu, tas ir frizieru veikals vai nē, tur pārdot tādu specializēto Ir kosmētiku. frizieru servis, kurus noteikti zinu, ka ir personāls, kas iesaka un kas ir izglītots. Vēl ir salon line un vēl ir tā beauty for un ir vēl daži. Bet frizieru servis ir uz Dzirnavu Biržnieku Upīšu ielas un uz Stabu Brīvības aptuveni. Un tur es zinu, ka tiešām arī konsultē un Jā. izstāsta. Bet par tām tonējošām maskām tomēr viņa sieviete grib tā tomēr pati nopirkt. Jā, tu arī tu minēji tagad to interneta veikalu Save24, 24, kur iet skatīties. Ja ir tumši mati un ja ir blondi mati, kam ir jāpērš uzmanīgi ņemt to tonējošo masku? No blondiem matiem tās tonējošās maskas būs daudz gaišākas, ir daudz mazāk pigmenta daudz, un brūniem matiem tās maskas būs ļoti pigmentētas. Blondiem matiem atkal ir jāsaprot, piemēram, ja sievietei jau ir sirmie mati, viņi visbiežāk izvēlas zeltaini blondos toņus, tad ir zeltaini blondas maskas. Parasti blondīnas, kas balina matus un netik ļoti uztraucas par to vēsumu un siltumu, parasti grib noņemt to dzeltenumu, lai ir vēstas tons, tad ir vēsās maskas. Brūniem matiem ir konkrēti viena firma, kuras var ieteikt, es pati piefiksēšu, kuros var ieteikt, kas ir vēsa brūna. Mēs pēc tam pierakstīsim pie šīs sarunas ierakstā. Es pierakstīšu, ja tu klausies šo, vai arī pierakstīšu gan to Save24, kā apskatīties, gan to brūno, ko tu tagad minēji, ja? Lai pēc tam paskaties pierakstu vienkārši. Es gribētu izstāstīt pāris lietas, lai klausītājiem ir skaidrs. Pirms mēs ieejam vēl dziļāk, tas, pēc kā vadās frizieri, ir krāsu līmeņi, un kāpēc ļoti bieži kaut kas ar veikala krāsām nesanāk, jo kastītes tā bilde izstāsta daudz gaišāka, daudz labāk. Mums liekas, jā, es gribu šādus brūnus matus, bet patiesībā tā brūnā krāsa iztīsies melnu uz taviem matiem. Un sāksim ar to, ka ir krāsas iedalās no cipariņa 1 līdz 10. Tev ir 6, Inga, un man ir, te gan ir tumšs, bet man ir 7. Tāds dabīgi, naturāli brūns latviešu, tāds pelēk brūnais. Tev ir kripatiņa tumšāks tagad nokrāsots, un 10 būtu blonds, un 1 būtu melns. Un 12 ir arī skaitli līdz 12, tas jau ir tas izbalinātais papīra baltums, bet 10 ir dabīgi ļoti, ļoti gaiši blonds. Un tātad frizieri pirmkārt vadās pēc tā, kāds klientam ir tas dabiskais tons. Un tad mēs parasti ejam, ja mēs pilnīgi kardināli negribam mainīt krāsu, mēs ejam par tonīti tumšāk vai tonīti gaišāk, lai tas rezultāts ir skaists un patīkams. Jo, ja mēs lecam ļoti augstu pa tiem toņiem, uzreiz sitās tas siltums. Un tad labāk ir kaut ko balināt. Jo. Tas ir viens. Es vienkārši gribu, lai cilvēki arī saprot, lai viņi papēta, ja viņi pērtās veikala krāsas, var aiziet papētīt frizieru katalogu, lai kārtīgi mēs saprotam, kāds tad mums ir tas tumšums. Noteikti to savu tumšumu. Jo, piemēram, es zinu, ja es gribētu ļoti līdzīgi nokrāsot saviem matiem, es arī izvēlētos to 7. līmeni vai krīpatiņu tumšāku, lai viņš tā kā bišķiņ labāk paķera, lai tas tons izstāsts dziļāks. Tas ir viens, un otrs, ko es gribu izstāstīt, vēlreiz atgādināt par krāsām un krāsu stiprumu. Tātad mums ir balinātājs, kas ir visspēcīgākais. Tad ir permanentā krāsa, tad ir tonējošā krāsa, kas ir uz bāziskas bāzes, un tad ir tonējošā krāsa uz skābas bāzes, kas ir vēl maigāka. Ar bāzisku bāzi tonējošā spēja notonēt arī sirmos matus. Tā, kas ir skāba, ir domāta, lai gan vispār neietekmētu dabīgo matu.
Tas ir ļoti vērtīgi, ja mēs balinām matus, lai nepieķertos, nepāstu to dabīgo matu, lai viņš pēc tam nepaliktu siltāks. Un tad ir pavisam vieglās tonējošās maskas ar pigmentu, kas vispār ir bez oksidanta. Nu, es jau sen esmu pazaudējusies pie pirmās kategorijas, un kas, manuprāt, ir ļoti labi, ka tu izstāsti, ka mēs zinām un saprotam, cik liela ir daudzveidība. Un šis, manuprāt, vēl vairāk pārliecina. Ir vienreiz vērts aiziet pie friziera, kurš negrib slēpt sveces zem pūra un izstāst, kas tieši man ir vajadzīgs, un tad tu vari pats pēc tam pirkt. Ja kāda tomēr grib eksperimentēt pati no tā visa, ko tu tagad minēji, uz ko ir jāskatās uz kastītes, vai kas tad būtu drošākais, ja tu gribi pats kaut ko pirkt? No tā, ko tu izstāstīji, kam pievērst uzmanību? Nu, kā jau es teicu, veikalā visvairāk ir tās permanentās krāsas, tur tādas tonējošās, manuprāt, nepārdot. Un var būt, ka tur ir tonējošās maskas. Noteikti ir tonējošās maskas blondīnām. Okay. Nu, man tā doma šobrīd ir tāda, tu man esi pateikusi, kas man potenciāli būtu jālieto, veikalu, kur pirkt recepti konkrēti. Es vienkārši tagad zinu jau ilgtermiņā pat, ko es, ka man ir miers, man nav jādomā, jāiet nekas jāmeklē un jāeksperimentē, un es to varu izdarīt. Tā, es skatos jautājumus, ko man ir iesūtījuši lasītājs un ko es tev arī aizsūtīju. Kā daļai jau tu izstāstīji, tomēr pārjautāšu vēl vienreiz, jā. Matu krāsošana mājās, kā labāk darīt kādu krāsu, kādu procentu balinātāju, un vai sirmiem matiem vai kādu speciālu krāsu? Jā, tas arī, ko es gribēju pieminēt, ka veikala krāsas īstenībā ir pat mazāk pigmentētas, jo vienmēr, kad es esmu ieteikusi klientiem, ar ko krāsot no veikala, un viņi, piemēram, reizi pusgadā atnāk apgriezt un nokrāsot pie manis. Un es lieku to pašu tumšumu, bet man vienmēr ir tumšāk, tāpēc, ka frizieru krāsām ir speciāla līnija sirmiem matiem, ko mēs izmantojam, un tās ir daudz pigmentētākas krāsas. Līdz ar to arī, ja tu pati ej un pēc uz to frizieru veikalu, ja gribās lielāku to coverage, segumu, tad ir jāņem speciāls krāsas sirmiem matiem. Viņas arī ir jātur ilgāk. Var arī ņemt parastu krāsu, vienkārši tad tas nebūs 100% aizkrāsotie mati. Bet ļoti bieži uz tām kastītēm es redzu veikalā, ka tur ir aizklāja arī grey hair, tā kā noklāja arī sirmats, tā kā viņi kaut kā tomēr, varbūt tas ir marketing tiks tikai, bet... Nē, standartā tā krāsa aizkrāso vienkārši frizieriem. Es saku, ir speciāla līnija sirmiem matiem, kas, es teiktu, ir vēl pigmentētāka. Tad veikalā tās krāsas ir vienkārši standarta. Un tur, visbiežāk sirmiem matiem izmanto 6%. Arī, kad mēs pērkam pašas, mēs varam ņemt 6%. Tavā gadījumā es izmantoju mazāk procentus, jo es negribēju tik ļoti pagaišināt to dabīgo bāzi. Un mums nebija mērķis nokrāsot 100% tos sirmos matus arī. Jā, te arī it kā mēs varbūt atbildējām, jo pat jautājums no lasītājs, ar kādu krāsu mājas apstākļos krāsot brūnus matus, ja sāk parādīties sirmie? Kur pērk to krāsu, vai ne? Vai tu aizies frizieru veikalā, vai to tas ir atkal. Jā, tas ir atkal, jo ir arī iespēja frizieru veikalā noteikti nopirkt tonējošās krāsas, un es laikam, man ir arī meitenes, kuras pašas mājās pērk un krāso ar frizieru krāsām, tad viņas ļoti bieži saka tonējošām, jo patiesībā tumšos tonus tonējošās krāsas ļoti labi paķer. Tā kā, Jā, jo gaišāk mati, jo tur ir mazāk pigmenta un līdz ar to sliktāk nosedz to sirmo matu. Bet gaišiem matiem, manuprāt, ir vieglāk, jo viņš tik ļoti neizceļās. Jā, viņš ļoti neizceļās. Ne? Tad lasītāja sekotāja raksta, regulāri frizētavā krāsoja matus ar L'Oreal Professional un Matrix. Sirmo matu man nav daudz, bet viņi nekrāsojas. Ja, kā tas ir iespējams, iznāk no salona ar krāsotiem matiem, bet sirmos redz tik un tā jāmaina frizieris vai krāsa? Ir sirmie mati paši par sevi ļoti rezistenti, un es teiktu, ka pat ar tām superpermanentajām krāsām man nav sajūta, ka viņš vienmēr 100% aizkrāso, tāpēc, ka tas mats vienkārši ir absolūti tukšs, un viņš, protams, iztīsies nedaudz citādāk kā dabīgs mats. Un šeit ir atkal no svara. Ja mēs krāsojam ar tumšu brūnu krāsu, tad es teiktu, ka viņš diezgan labi aizkrāsojas. Ja mēs krāsojam ar gaišu brūnu krāsu, tad tur tas pigments ir mazāk un viņš ir caurspīdīgāks. Un tur bija arī jau
Tālāk jautājums tas pats par blondu krāsu. Es uzreiz varu izskaidrot, ja mēs krāsojam ar tīpaši balinošo blondu krāsu, tur ir tik maz tas pigments iekšā, ka viņš vienkārši nespēja aizkrāsot to sirmo matu. Un ko darīt? Ja tur sieviete saka, jā, es krāsoju frizētavā gaiši blondus, nedēļu pēc krāsošanas redzu, ka ne visi sirmie mati ir padavušies krāsai. Ko var darīt, ja tu saki, ka ir grūtāk aizkrāsot? Iet to un tumšāk. Jo, nu jā, es ticu, ka frizieri izmanto speciāli krāsas sirmiem matiem. Par to nav šaubu. Citi varbūt mazliet taupa uz laiku, jo mēs cenšamies izturēt tās 40, 50 minūtes, bet es zinu, ka tur mazāk. Bet reizēm tas arī tik ļoti pat nav no svara. Vienkārši tie sirmie mati, viņi krāsojas grūtāk, ja tīpaši blondām krāsām, tur ir, es saku, ļoti maz tas pigments iekšā. Labi, redz, kur vēl jautājums. Tā, pagaid, kur man pazuda, redz, kur ir. Šo tēmu ļoti gaidīju, esmu tumšmate, 80% matu sirmu. Frizieris atsakās iet prom no mana tumšā, jo ņemot nost krāsu, būšot oranža. Ko darīt? Sirmos atlaist negribu, bet jākrāsot reizi 3 nedēļās pie friziera. Jā, šeit ir 2 varianti. Viens no tiem būtu balināšana. Un, ja tie mati ir ilglaicīgi krāsot, tad balinot, tur atklājas tas oranžais fons. Bet, parasti viens ir balināts čipsnes, lai sablendotu kopā tos sirmos matus. Vai otrs būtu iet uz to tonējošo, lai tas rezultāts ir caurspīdīgāks, līdz ar to mums ir kā retāk prasās krāsot tos sirmos matus. Bet, ja tumši brūni mati un gan visi ir sirmi, tad, tur vienkārši ir ļoti lēnām jāiet uz solīšiem gaišāk. Var reizi pusgadā uztaisīt kārtīgu balināšanu, pacelt to krāsojumu pa pāris toņiem, atkal tā pastaigāt, pēc pusgada atkal pagaišināt. Tas ir vienkārši ilgāks process, bet, citi frizieri ļoti baidās no tās krāsas noņemšanas. Tad jāatrod kāds, kas nav tik bailīgs. Reizēm ir arī jāatvadās no garuma, lai ir vieglāk visiem. Jā, bet tīties ir šī nozīmē, ka ir kopumā jāpāriet uz gaišākiem matiem, vai ne? Vēlreiz? Droši vien idejas, ka ir jāpāriet kopumā uz gaišākiem matiem. Ja tev ir jau gandrīz visi sirmi, tad vai visu laiku jākrāso, ko arī viņi sūdzās, ka tik bieži ir jāiet? Reiz 3 nedēļās, un tas jau ir, tas ir ļoti redzams. Un man ir arī sievietes, kas nāk, un es viņiem saku, ir laiks pāriet uz blondiem matiem, bet, kad cilvēks visu dzīvi ir pieredzis būt ar tumšiem matiem, ir ļoti grūti, protams. Bet man ir sievietes, kas ir atnākuši, mēs esam tikuši tam cauri, mēs esam balinājuši tie mati, jā, viņi bija sausi, viņi ir jānogriež, bet pēc gada vai 2 tev ir skaisti blondi mati, kurus tu vari piekrāsot reiz 3 mēnešos. Nākamais, protams, arī viņi tā kā dublējās, bet es gribu iziet cauri, lai sievietē sēd, ka mēs esam atbildējuši. Sveiki, Inga, tavi mati ir ļoti skaisti. Tas tev, paldies, Marta, jā, man arī patīk tagad. Sieviete saka, jau 20 gadus krāsoju. Dabīgie man tās latviešu pelēkais, krāsoja saknes tumši brūnas, reāli izskatās, ka man melni mati. Bet sajūta gribas dabīgāk, bet ne gluži atlaist, attaudzēt savus, kā saudzīgāk pāriet uz gaišu toni. Tas, ko tu tikko, manuprāt, arī izstāstīji, droši vien no sākuma arī jāpabalina, kas nenozīmē saudzīgi, bet tad tu lēnām vari mazāk to ikdienas krāsu likt iekšā. Visaudzīgāk būtu vienkārši sāk krāsot ar gaišāku vai maigāku krāsu, bet tad tas efekts ir tā, ka te ir gaišāks un te ir tumšāks. Un tad ir viens vai mazliet paciesties, vai arī mēs ar balinātāju izņemam ārā kaut kādu daļu pigmenta. Labi. Man par sirmajiem matiem īsti laikam vairāk jautājumu, tādi specifiskie, daļai ir, bet par to krāsošanu vairs nav, tad par kopšanu man ir daļa. Vai tev vēl kaut kas par krāsošanu pašai, ko gribas pateikt? Galvenokārt es gribu vēlreiz akcentēt, ka ir 3 varianti. Viens būtu iebalināts čipsnes, kas, manuprāt, ir ļoti forši, ja cilvēks nebaidās iet uz gaišo pusi. Tas ir ļoti labs veids, kā to apkarot, kā neizcelt tik ļoti tos sirmos matus. Tad ir blondās krāsas, kas, man liekas, ir ļoti forši. Viņš ļoti forši tā sablendojas kopā. Un tonējošās krāsas, kas padara tos sirmos matus vienkārši netik baltus, un tas pat var iedot tādu šķipsnēnu efektu, it kā tev būtu krāsots šķipsnes, kas, man liekas, ļoti forši. Protams, var arī visus mēģināt aizkrāsot ciet, bet tas ir mans nemīļākais variants.
Labi, pārējām pie kopšanas. Te ir jautājums uzreiz, kā pareizi jākop sirmie mati, lai tie nebūtu cieti un pūkaini. Matus krāsoju un turpināšu to darīt. Tad jau par kopšanu viņi tur vienalga balināts, tonēts, krāsots, ja kā pareizi kopt. Um, jā, nu kā jau es minēju, tas sirmais mats, viņš ir vienkārši tukšs, un tāpēc viņš liekas sausāks, bet viņš nav no mehāniski, tā kā visādiem bojājumiem un ķīmiskiem sauss. Līdz ar to viņā arī it kā nevajag grūst visas tās superbarojošās maskas. Un šeit ir ļoti svarīga lieta, ko es sev pati pierakstīju, ko ļoti daudz cilvēku domā, ka ir īpašs griezums vai īpaši produkti, kas tagad mums atrisinās visas matu problēmas. Un, diemžēl, man ir jāsaka, ka, ja gribās mazliet pamainīt matu tekstūru, viņi ir jāveido. Un tas ir tas, ko ļoti daudz negrib dzirdēt, bet, nu, diemžēl, tas sirmais mats, viņš ir raupjāks. Un nav baigi tādi līdzekļi. Protams, es varu ieteikt smagākus, nedaudz nogludinošākus kodus krēmus vai serumus. Nu, pirms žāvēšanas. Protams, ka to var darīt. Jā, tas produkts mazliet padarīs to matu tādu smagāku, mīkstāku, bet pa lielam bez karstuma ietekmes to matu ir ļoti grūti ietekmēt. Nu, tas nozīmē laiks, kura nevienam, manuprāt, mums nav mūsdienas, vai ne? Tad kas būtu visvieglākais, lai tad tā kā visvieglāk ieveidotu? Ir divi veidi, ko esmu atradusi internetā, kas ir ļoti palīdzoši. Ir rotējošie fēni, lai tas imitē apaļo suku un fēnu vienā objektā. Un vēl nesen man labākā draudzene nopirka taisnotāju, kas ir sukas formā, ar kur var panākt to blow dry efektu. Tos es arī varu pievienot. Kas vienkārši nogludina tā kā matus, bet nevis tādā taisnā efektā. Bet ar to tā kā iežāvā to galiņu sajūtu. Ļoti labi. Tad paliekam pie tā. Tad tu man iedos pēc tam arī tos fēnus, ja? Klausies, es jau pierreiz nebiju plānots, bet visi šausmīgi mano par Dyson, ja? Tā pareizi saka, ja? Dyson Fit. Viņi tiešām ir kaut kas tik uber kruts, un jo viņi ir dārgi. Tas ir pastāstīts. Stāsti. Tātad par Dysonu. Jā, viņš atšķiras ar to, ka viņiem ir vairāk kompresēts gaiss un tur īpaši tehnoloģija, kā tas gaiss plūst caur to fēnu. Bet, piemēram, man ir ļoti raupji un pūkaini mati. Un man ir svarīgs gan jauda, gan karstums. Un man, piemēram, tas Dyson fēns ir pārāk viegls. Es arī salonā esmu mēģinājusi. Man patīk, ka es varu skaisti iežāvēt tos matus, un tam vajag karstumu un jaudu. Un tas Dysons, viņš ir tāds, es teiktu, ja cilvēkam nav ļoti pūkaini vai ļoti biezi mati, piemēram, tev, Inga, es pieļauju ļoti labi būt dzīvot ar Dysonu. Jo tu viņus nemaz netaisies veidot, tu vienkārši gribi izžāvēt. Viņš ir pietiekoši jaudīgs, viņš ir saudzīgāks, jo tā temperatūra ir zemāka, bet, mēs arī parasti fēni varam palikt zemāku temperatūru. Klausies, man ir ļoti pūkaini mati. Es arī atklāju to, man igauņu frizieri ieteica tādu Sebastianu matu masku, tādu maziņu tūbiņu. Viņš tā nav maska, tā ir eļļiņa. Un tā man nenormāli super. Es tev varu ieteikt. Man neviens par šo nemaksā, vispār par šo podkāstu neviens mums nemaksā. Šeit nav nekādas reklāmas, ja? Bet Sebastian nenormāli patīk, kā viņi smaržo. Man patīk arī kosmetikai vispār smaržo. Zinu, ka sievietēm, kurām nepatīk. Un tad man nenormāli pūkojās kaut kādu pēdējo pusgadu. Es domāju, ceļošana kaut kā matu sausums un viss kaut kas kopā. Bet, kad es ieliku bišķiņu to eļļu, tu 3 pilieniņi vienkārši iesmērēja. Viņi tādu veselīgumu piedod uzreiz. Bet man ir plānie, vieglie. Tu pieminēji matu pūkošanos, un šeit es gribu ātri pastāstīt. Ļoti daudz nesaprot, no kā tie mati, kāpēc viņi pūkojas un kas pūkojas un tā tālāk. Un tad ir tas variants, kad mums ir daudz mainās matu un viņi krīt ārā un aug jauni, kas ir tev. Viņiem ir ļoti tas īstas dzīves cikls, un līdz ar to viņi ir viscaur ļoti dažādos garumos. Un tas rada to pūku, ka vienkārši ir daudz mazie matiņi, un tos ir ļoti grūti nogludināt. Vēl viņi var pūkoties, tāpēc, ka viņiem dabīga tekstūra, kā piemēram maniem, ja es viņos neielieku gēlu, tad tās lokas nav, saveidotas, ja viņas nav fiksētas, viņas nesavācas kopā, viņas vienkārši redzēja tādā pulku mākonītī. Bet, tev ir vairāk nevis tekstūras jautājums, tev ir vairāk tas, ka tev ir daudz mazie mātiņi.
Kā viņi Un, aug. jā, Es tam nezinu, tas bišķiņ piedod, jā, saki. var palīdzēt kaut kādu noguldinošie līdzekļu sarumu. Tas ir tas, uz ko vienmēr visi cer cilvēki. Bet, nu, diemžēl tas, man liekas, iedod tādu mirklīgu efektu, nevis efektu visai dienai. Nu, mēs nevaram sasmērēt tos matus tā, ka viņi tagad mums stāvēs taisni. Tāpat mēs izējām ārā mitrumā, un viņi kaut kur saceļās un sapulkojas. Nu, ko, es speciāli cēlos šorīt agrāk priekš šī podkāsta, lai es varētu izmazgāt tos matus, jā, jo es vispār tagad tur cieši. Bet, zini kā, un šo uzreiz saku, es neesmu tā kā ļoti zinātniski, netieši tas tā ir, man pat ir saistība arī ar šo hormonu izmaiņu, to perimenopauzi, jo sausī mati ir viens no iemesliem, bet es nemāku izstāstīt medicīniski, kā tieši tā hormonu izmaiņa ietekmē arī matu struktūru, bet tas arī atstāja kaut kādu. Es esmu lasījusi, ka sausi mati arī ir viena no tām pazīmēm, bet šo es tagad saku, ja es neesmu 100% gājusi un tur lasījusi un pārbaudījusi visu. Tas varētu būt saistīts ar to, ka tad, kad mēs esam jauni, mēs esam tīneģeri, mums ļoti producējas tauki uz ādas, uz galvas ādas, un līdz ar to tie mati arī ir pabarotāki, un tad, kad mēs kļūstam vecāki, āda kļūst sausāka, un līdz ar to arī mati kļūst sausāki. Un mums apmetojums uz visu ķermeni kļūst retāks ar vecumu. Tā kā mēs esam tīņi, visi aug griezdamies, un vienkārši mēs paliekam izžugušāki cilvēki uz vecumu, tāpēc mums ir vairāk tas sausums visur. Tas līdz ar to ietekmē arī matus, tāpēc arī sirmie mati liekas tādi sausāki, jo vienkārši ar laiku viņi. Es domāju, droši vien, ka arī kolagēna samazināšanās ar droši vien kaut ko tā kā Noteikti, elastību. jā. Bet es tiešām negribu, bailos kaut ko sastāstīt. Labi, mēs aizgājām. Tātad jautājums bija, kā pareizi kopt sirmos matus, ja lai tur nebūtu ciet pūkaini, to atbildēji. Kādus līdzekļus? Man īstenībā ir sanasta mani mīļākie līdzekļi. Un tas, kā koptu, viens, es teicu, ir noguldināšana un veidošana, ko neviens negrib dzirdēt. Otrs, ja cilvēkam ir tekstūra, kā piemēram man dabīgi ir viļņaini mati, un es reti, kad izvēlos viņus šādus nēsāt, Inga, tu man pirmo reizi redzēji ar noguldinātiem matiem, bet atkal, jā, neviens mums par šo nemaksā, bet šos es arī ielikšu, ir Olaplex žēlēja. Viņi gan slikti redz. Olaplex žēlēja tieši lokām, un man ļoti patīk arī šis L'Oreal Professional krēms. Un šie ir līdzekļi, ko var lietot cilvēki, ja viņi negrib vispār žāvēt matus, un viņiem ir dabiskā tekstūra un kā noņemt to pūkainību un izcelt lokas, tad žēlējas un krēmi, kas ir paredzēti tieši lokainiem matiem, ir izcels veids, kā. Ko tādiem kā man? Man nav lokaini mati. Ko tiem, kam ir? Tad ir vairāk vienkārši, pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi. Jā, man šeit arī ir nolikts mani mīļākie šobrīd. Ir, piemēram, kaut kāds krēms pret karstumu, bet tev es pat ieteiktu kaut kādu pušumu, jo ir smalkāks mats, un jo viņi plānāk, jo vieglāk mēs gribam karstuma aizsardzības līdzekli. Galvenais, ko es skatos, lai tur nav alkohols iekšā, jo tas sausina, viņš uz pirmo brīdi rada to seju, ka līdzeklis ļoti ātri iesūcas, bet labāk ir bez alkohola, un tavā gadījumā es izmantotu pušo līdzekli, piemēram, Lakme L2 spray, conditioner, man viņš ļoti, ļoti patīk, viņš dara visiem matiem. Man, piemēram, jau prasās tādu vairāk krēmu, kas ir no čī tāds krēms, un šis man ir tāds sarums, tā kā tu minēji no Sebastiana, tad šis ir no čī. Tā. Kaķis. Kaķi arī tiesaka, jā. Kaķi arī piedalās podkāstā. Labi. Tad ir jautājums, kādus līdzekļus lietot, ja mati krāsoti? Un tad ir nākamais būs, ja balināti vai tonēti, vai atšķirās kaut kas līdzekļos krāsots, balināts, tonāts? Balināti mati ir visvairāk sabojātie, viņiem ir pazudis keratīns, no kā sastāv mats, līdz ar to sākumā ir tīpaši, ka mēs atnākam pēc frizēra mājās, tas mats ir ritīgi tukšs. Vajadzētu lietot saites atjaunojošs produkts, kas ir, piemēram, Olaplex 3. numurs, jo ir procedūra, ko veic salonā, un tad ir 3. numurs, ko var lietot mājās. Viņi ir uztaisījuši veselu līniju ar citiem produktiem, uz to tik ļoti nav jāliek tas spiediens, bet tieši tas 3. numurs, viņš palīdz atjaunot tās saites pēc ķīmiska bojājuma. Un vēl ļoti svarīgi sākumā ir lietas ar proteīniem, ko es arī esmu piefiksējusi, domājot par šo sarunu.
Piemēram, ir Joico, tāda reconstructing hair mask vai reconstructor. To es arī pievienošu mūsu tajā sarunas linkos, kas tur ļoti svarīgi ir tie proteīni, kas ir zaudēti matā pēc balināšanas. Bet principā barot, mitrināt, gan vajag mitrināšanu, gan vajag arī tos proteīnus. Sākumā var vairāk spiest proteīniem. Tas ir tikai balināšanai vai vispār jebkur, kur mats ir Jo, apstrādāts arī jo tonēšanai un vairāk krāsai? mats ir apstrādāts, jo viņš ir vairāk savs, jo vairāk mēs spiežam uz tādu barošanu proteīniem, ja mats ir tukšs, kā balināts mats. Ja viņš vienkārši krāsots, viņš ir ķīmiski apstrādāts, jā, viņš ir sausāks, bet, tur mums dara arī vienkārši mitrinošas maskas, tās pašas maskas krāsotiem matiem. Es iesaku vispār krāsotiem matiem. Mani kaķi iet 20 no viss šī, kas notiek. Krāsotiem matiem es vienkārši iesaku bez sulfātu šampūnus. Tas ir. Es šo nekad nesaprotu, kas ir ar tiem sulfāts. Sulfāts un parabēni, divas vārdus, kurus es bieži dzirdu, man nav ne jausmas, kas tas tāds ir. Jā, parabēni ir konservanti, no kuriem vispār vienkārši būtu jāizvairās, bet ļoti daudz, kur tie parabēni ir, tāpēc, ka tie, kas ražo, grib, lai viņu produkts stāv ilgi plauktos, lai viņš ir spējīgs nostāvēt. Piemēram, dabiskai kosmētikai kā Madarai nav šādu parabēnu, līdz ar to, tonālais ir jāizlieto dažu mēnešu laikā. Tur, kur klātie parabēni, tas nodrošina to, ka produkts var ilgāk tikt lietots, viņš ilgāk stāv un tā tālāk. Sulfāti ir mazgājoša viela, kas attīra ādu, matus, kā tas ir mums dušas žalajās, tas mums ir šampūnos, un ļoti daudz izmanto sulfātus, kas ir ok, bet man personīgi patīk izmantot bez sulfātu. Tas ir izmantots līdzīgas alternatīvas, kas ir maigākas. Un, ja cilvēks ļoti smagi neliek visādus veidošanas līdzekļus, kur ir pilni ar silikonu, kā piemēram šie abi divi ir pilni ar silikonu, tad var izmantot ļoti maigu šampūnu, līdz ar to mēs maigi attīram un mēs maigi arī liekam kaut ko virsū, nevis to visu daram agresīvi. Bet kā es uz tās iepakojuma ir kaut kur norādīts, vai tur ir sulfāti vai nav? Es domāju, ka lai zinātu, ka tur nav tas sulfāts. Tur visticamāk būs rakstīts, bet ļoti daudz kompānijas, piemēram, ir tāda Lador, ko mēs esam iecienījuši mūsu salonā, ieteikt mūsu klientiem, kas ir korejiešu brands. Viņiem vienkārši nav tie sulfāti, viņi tur baigi to nenorāda. Vienkārši parasti ļoti kvalitatīvi produkti, brandi, kuri piedomā par sastāvu, viņi ļoti bieži izvēlas taisīt bez sulfātiem un taisa maigāku to visu kopšanu. Neliek tik agresīvi silikonus, jo silikoni vienkārši tie, kas mums dod to mīksto gludo sajūtu. Kas ir forši bojātiem matiem, bet viņš tā kā uzkrājas uz tā mata. Viņš veido tādu kārtiņu. Un līdz ar to vajadzētu tad ik pa laikam izmazgāt matus ar tādu attīrošāku šampūnu. Bet ikdienā var lietot bez sulfātiem. Tad mēs arī aizgājām kā ļoti dziļi, ja kaut kā jautājums bija par to, kā lietot, ja ir balināts un krāsots mats. Tad, balināts ir visvairāk tā kā cietis, ja tam tu iesaki paskatīties, tad kas tagad bija? Man jau viss ir saistīts. Proteīna maskas un barojošas maskas. Piemēram, ir no tā paša Ladoras var ieteikt tādu LPP treatment, kas ir ar keratīnu, šīs sviestu barojošu mitrinošu. Un savukārt, ja ir krāsošana, tad varētu pietikt jau ar kaut ko vieglāku. Ja tur vairāk mitrinošu, arī tur krāsas aizsardzība, bet visiem es iesaku izmantot bez sulfātu, jo tas ir daudz maigāks matam. Viņš tā kā ir arī sejas ziepes, kas ir agresīvas, ļoti attauko un ir tāda pilnīgi taita sajūta sajien. Tad ir tāds, kas ir maigas. Es domāju, ka daudziem patīk tas maigais variants. Kā ir ar to beigās? Kāpēc arī vispār es par to arī sāku daļai domāt? Man uzdāvināja Ziemassvētku vecītis to Japāņu head spa, galvas spa. Ja es aizgāju to procedūru, un tur man tā sieviete ieteica reizi mēnesī mazgāt ar dziļi attīrošo šampūnu, lai galvas āda nomazgātu. Ko tu par to domā? Jā, tas ir ļoti ok, un es arī saku, ja tiek lietot visādi līdzekļi, kas mūsdienās tiek darīti, ir īpaši eļļiņas, sprēģi, matu tiek veidota taisnotāju, arī vīriešiem ir visādi baski matos, arī vienkārši gaisa piesārņojums un ūdens un dzels un chlors.
Vienkārši attīrīt visu to ādu un matus no visa liekā. Un šeit man arī patīk viens konkrēts šampūns, tas būtu Olaplex Clarifying Shampoo, kurš tieši konkrēti atbrīvo matus arī no tiem metāliem. Viņš nav vienkārši attīrošs šampūns, bet viņš arī mazliet, kas mums matā ar laiku uzkrājas, piemēram, blondīnēm, to var pamanīt. Ja tu esi gājis uz baseinu vai tev ir dzelžains ūdens, ka tie mati vairs nav tik spodri balti, jo pēc friziera vienmēr viņi ir tādi rītīgi balti. Nezinu, paiet pusgads, un tie mati tādi tā kā nodzeltējuši. Tas ir tāpēc, ka viņos sasūcas viss kaut kas iekšā. Tā kā tas attīrošais šampūns arī no tāda viedokļa, ne tikai galvas ādai, bet arī pašiem matiem, ir diezgan noderīgs. Bet nepārspīlēt, jo viņi ir ar tiem sulfātiem visbiežāk. Tā kā viņi iedod reizi mēnesī izmazgāt tādu, ja? Vai Tas ir tas, kā es iesaku ikdienā izmantot kaut ko bez sulfātu un maigu un vienkārši uztaisīt tādu attīrošo pirms, piemēram, krāsošanas vai Jā. pēc ceļojuma. Labi. Izstāst man par to Olaplex, jo es ik pa laikam redzu, ka tur, viņam arī viņi nav no lētā gala nebūt, ne tur diezgan dārgi tie produkti, viņi tiešām ir tik labi. Kas ir ar Olaplex? Olaplex, viņiem šobrīd ir vesela līnija ar produktiem, kur tā galvenā sastāvdaļa, jo cilvēki jau vairs nesaprot, kas tas ir tieši tā kā tu saki, tā galvenā sastāvdaļa un galvenā doma bija, ka viņi sākumā uztaisīja procedūru, kas atjauno ķīmiskā līmenī matu, kas ir sācis brukt kopā, kas jau sāk lūst. Šo procedūru varēja taisīt tikai salonā. Tad viņi uztaisīja līdzeklīti lietošanai mājās, ko es minēju trešo, numur 3. Tālāk viņi ir uztaisījuši šampūnu, kondicionieru, masku, eļļu, vienkārši visu iespējamo, lai viņiem būtu vēl ko pārdot, protams, varbūt tur 1% daudzumā ir tā viela klāt, bet tas nav tas, kas uzlabos tavu matu kaut kādā īpašā vēl veidā. Vienkārši tie ir labi kvalitatīvi produkti. Man ne visi produkti viņi patīk. Es izmantoju šo procedūru, jo viņi ir patentēti, un es tiešām zinu, ka viņa strādās. Tā ir aktuāla tiem, kam lūst pati, vai arī mītra staipās kā gumija pēc balināšanas, tad var taisīt to procedūru ļoti vērtīgi. Man patīk, piemēram, tā želai, ko es rādīju lokainiem matiem, un man patīk satīrošais šampūns. Visi pārējie es uzskatu, ka man ir citi mīļāki līdzekļi. Tad varbūt var dabūt alternatīvu lētāk pārējiem. Noteikti, jā, bet viņiem ir ļoti kvalitatīvi tie produkti. Tiešām kvalitatīvi, viņi ir ļoti koncentrēti. Vienkārši man personīgi tie šampūni un maskas, man vajag kaut ko varojošāku. Man vienkārši nav tā pietiekoši tā maiguma sajūta matiem pēc tam. Man ir pēdējais jautājums, bet tu jau atbildēji par lokainajiem matiem, ko lietot. Tu jau parādīji, gan ko tu arī pats lieto. Es domāju, to mēs atbildējām. Es gribēju tādu kopsavilkumu uztaisīt tagad arī par to kopšanu beigās. Lai arī nav tā, ka tu mini daudz tās produktus, un beigās atkal ir mammai kāda ar ko, lai tad vispār sāk, jā. Kas obligāti droši vien jālieto, tad, kad tu ieveido matus droši vien pret karstumu. Es lietoju arī kuplumam tādu matriks, man palīdz iesmidzina, tad noguldina ar to eļļiņu. Šampūns ikdienā mēģinām bez sulfātiem reizi tur pārsēs mēnesī ar sulfātiem, to dziļi attīrošo kondicionieris. Tas ir kondicionieris. Kas ar to? Šo grēko. Es mums nevaru izķemmēt bez kondicionieru. Jā, bet ir cilvēki, kuriem ir patīk iet bez. Šampūns ir attīrošs, viņš ir bāzisks, viņš nomazgā netīrums, un tā kutikula ir mazliet tāda uzārdīta. Un mums vajag skābu vidi, lai atkal to kutikulu aiztaisītu ciet, un ja mēs neieliekam kondicionieru, tas mats paliek tāds atvērts. Līdz ar to viņš ir apstrādāts, viņš daudz vairāk piņķerējas. Jā, tas, kāpēc daudz to dara, ir, jo liekas, ka ir lielāks apjoms. Un vienkārši kondicionieru nevajag likt saknēs. Kondicionieris jāliek tikai tur, kur ir tie sausē gali. Es, piemēram, lieku no šajienes uz leju, bet kondicionieru vajadzētu lietot obligāti, ja vien nav pilnīgi dabīgi, nenormāli smagnēji, gludi, slidīgi jau tāpat, vai īsie griezumi, tad var izlaist to kondicionieru, bet, es teiktu, lielākai daļai, tīpaši garmutaini cilvēki, viņš jālieto. Kā ar tām maskām vispār? Maska ir vajadzīga? Ja mēs lietojam visu šo šampūnu, dziļi attīrošais kondicionieris, pirms dedzināšanas, jā?
Es neesmu neko nopirkusi masku, man vienkārši nav laika. Vienmēr saka, ieliec masku, tur 20 minūtes pirms mazgāšanas. Ko es daru tikmēr tās 20 minūtes? Es nezinu, vai 2 minūtes nestāvēs duši. Nu jā, es nezinu. Kā ir ar tām masku? Masku var likt. Jā, maskas noteikti noderīgas. Viņas vienkārši ir koncentrētākas nekā kondicionieri. Un, piemēram, ļoti labi ir izmazgāt tādu attīrošo šampūnu, vai tas bijis pirtī, vai basēnā, vai ceļojumā, kur tie mati ir ritīgi izsausināti. Tad ir labi ielikt to masku. Piemēram, tad, kad es eju kaut kur varbūt uz basēnu vai uz pirti, es izmazgāju matus, es ielieku masku un es sēžu tajā pirtī jau ar masku, lai viņi labāk sasūcas. Tā kā, Cik bieži tu liec masku? Tu liec vispār masku, jā, pati? Tu liec masku? Pareizai es saku, tad, kad es eju, piemēram, uz basēnu. Es jūtu, ka, piemēram, man mati ir izbalnāta, un man prasās, ka, lai viņus mazliet atjaunot atkal dzīvīgumu, vai arī, ka esmu bijusi tie pašā saku spā, un tur tie mati ir tajā basēnā izsausināti vēl kaut kur, tad es ielieku masku, jā. Bet arī citi kondicionieri tikpat blīvi un piesātināti kā kāda cita maska, līdz ar to arī labs kondicionieris ir ļoti fine, un tas, ko es arī tev, Ingi, ieteicu, kā tu atteicies, ka var nosusināt matus pēc mazgāšanas, nospiest tad vielu visu to lieko ūdeni, un tad ielikt kondicionieru vai masku un paturēt kādu brītiņu, un tas jau būs daudz koncentrētāk, nekā, ja mēs liekam to visus pilnīgi slapjiem pilošiem matiem. Tā kā es lielākoties lietoju kondicionieru, es vienkārši vienmēr nosusinu matus, un tas, ko tu teici, ko man darīt tajā laikā, es, piemēram, dušošanos sāku ar matu izmazgāšanu, tad es ielieku kondicionieru vai masku, un tad es daru vispārējo. Es arī šādi, un, zin kā, es arī siejas izmazgāju uzreiz ar šampūnu, tur mēģinu to galvu sādi, jo šampūns ir galvenais domāts galvu sādai pamatā, jā. Tad es ielieku galos, tagad man ir arī 2 podcastu sarunas ar matu ārsti, jā, trihologu Jekaterinu Pudovu, un tad es ielieku tikai šeit, apmēram, kā tu arī rādi to balzāmu, nevar galvenais galvādā, nevajag likt to balzāmu. Un tad es uztaisu copīti ar sprādzi, man stāves saņēmu ciet, un tad es tur mazgāju zobus vai kaut ko tādu. Bet, kā es sapratu no Jekaterinas Pudovas, tas nav pareizi to copīti taisīt, jo tāpat tas balzāms pie tā sādas laikam nonāk. Un katru reizi, kad es joprojām taisu to copīti, atceros tajā brīdī par Jekaterinu, kur saka, ka tā nevajag darīt, bet es tāpat tā daru. Tad vienkārši ir ērtāk, un es domāju, ka jau pārdzīvos. Un jā, tad beigās jau sanāk kaut kāds tās 2-3 minūtes, kad es paturu to kondicionieri. Un tā tas viss arī ir. Labi, kā mēs vienojāmies, tu man iedos veselu sarakstu ar visu, ko kas tev patīk. Tu droši vien izlasās pēc Google dokumentu, kuram es pielikšu linku mūsu šīs sarunā gan pie YouTube, gan pie Spotify. Vēlreiz atgādinu, šī nav nekāda reklāma, mēs sakam to, kas mums patīk. Man patīk gan Aija, gan arī pie tevis es aizgāju, jā, es arī maksāju par vizīti pie Martas, tā kā tur nav nekādas slēptās reklāmas. Es nobeigumā vēl gribēju jautāt, kā tu kopumā jūti? Vai varētu ar laiku pieņemties arī spēkā Latvijā? Un tā tomēr ir tāda kustība vai dzīves filozofija, tas Grey Sisters, ja pelēkās māsas, ja kad sievietes ar vien vairāk. Tas ir kaut kāds tāds, es nezinu, manifestācija, ka tu tos savus sirmos matus pilnībā tā kā palaidi, lai viņi aug. Pie manis tiek atsūtīts sievietes parasti, kuras ir cietušas no vardarbības citos salonos, kur parasti tās ir varbūt gados vecāks frizieris, kas ir nokauninājuši tevi un pateikuši, kā tu tā staigā, tev taču ir jāpiekrāso tie mati, jo ļoti daudz covidā patiesībā centās ataudzēt. Man nāca viena sieviete, kur dzīvo Ogrē, un viņa saka, mani frizieri nokaunināja, man atkal jākrāso cietās saknes, bet es saprotu, ka man ir apnicis, es gribu atlaist, un tad es atnāku, es kā terapeits viņai izstāstu, ka nav jāklausās, ko citi domā, kad mums ir uzlikts īpaši arī no padomu laika tas tā pārliecība, ka sievietei ir jāizskatās ageless, mums nav vecuma, mums ir jābūt koptām, vienmēr krāsotiem matiem, un tas ir saistīts ar jaunību, un, piemēram, es tagad paskatījos Ziemeļkorejā, es pamanīju, ka viņiem visiem arī ir krāsoti mati, jo tur ir arī tas pats. Jaunības kults. Jā, tu vienkārši nedrīkst novecot, nav slimi cilvēki, nav veci cilvēki, ir vienkārši darba vecuma cilvēki, un līdz ar to mums kaut kā tie sirmie mati saistās ar to vecumu. Vīriešiem nezinu, kāpēc ir pilnīgi fine 30 gados, kad tu staigā ar sirmu galvu, tu izties seksīgi. Sievietēs reiz tas liecina par to, ka tu esi veca.
Un es iedrošinu sievietes, es meklēju griezumus, vai mēs nogriežam nost, vai mēs kaut ko pietonējam, vai mēs kaut ko iebalinam. Un es ļoti to atbalstu. Es ļoti gaidu, kad arī man būs sirmie mati. Es ceru, ka es tajā brīdī arī par to spēšu priecāties, bet šobrīd es redzu sievietes, kas ir, nu, tas, ko arī Inga, tu man teici tajā mūsu sarunā, privāti salonā, mēs runājām vienkārši par skaistumu kā tādu. Arī tev bija minēts par tām ziņu diktatorēm, ka, ja mēs paskatāmies uz Skandināviju, tad sievietes ir citādā veidā koptas. Viņām ir kopta āda, labas drēbes, viņas varbūt ir bijušas kādā ceļojumā. Viņas vienkārši izstāsta Dabiski. dabiski, priecīgi, nu, tā kā ar iedegušu skaistu ādu, un tie mati sirmē izstāsta amazing, ja viņi ir kopti. Mēs gribam viņus aizkrāsot ciet, un, nu jā. Zini, kas ir vēl viena lieta, ko esmu ievērojis tajā pašā Skandināvijā, un kas ir vēl viena, manuprāt, liels stereotips pret sievieti, pret tā prasību, ja tu paliec vecs, tev nedrīkst būt gari mati. Tad tu izskaties pēc rakenes vai vēl kaut kā. Un man nenormāli patīk, ka sievieši esmu novērojis dānietēm un zviedru sievietēm. Ja, un man reizēm arī vienmēr ir tā, kā tur sievietē pat 60 gadu un tādi gari mati un vēl sirmi tie mati. Man pat pašai tā neierās, bet man ļoti patīk. Un tas, ko tu arī minēsi, var kontekstā minēt, jā, ka es ieliku laika ziņu diktoru kāda ir Igaunijas sabiedriskajā televīzijā. Komerctelevīzijās arī šeit ir ļoti pārpucētas sievietes un Latvijas sabiedriskā televīzijā. Tur nav nekāds privāts uzbrauciens konkrētām diktorēm, vienkārši tomēr tas spiediens no sabiedrības, kā tev ir jāizskatās, vai ne? Un arī man teica, ja man rakstīja sievietes, man patīk, ka mūsu sievietes ir sapucētas un koptas. Tas nenozīmē, ka, piemēram, igauņu sievietes vai skandināvu sievietes nav koptas, bet ir atšķirība, vai uzlies ļoti daudz kosmētikas, vai arī, nu, es arī minēju to, ka es ļoti sena viesnīcas Bergs īpašnieks Karlsons, aizmirst pēkšņu vārdu, lai man piedod, bet viņš vienā intervijā minēja, jo viņam arī ir kaut kas saistībā ar Skandināviju, viņš to atšķirību minēja, ka Skandināvijā sievietes liek dārvus, klēmus uz sejas, nu, lai skatītos tā kā dabīgi. Austrum Eiropā, Latvijā mēs liekam ļoti daudz kosmētikas uz sejas, un tā ir atšķirība. Tas nenozīmē, ka tu neesi kopts, ja tu neliec daudz kosmētikas, bet, nu, tas ir galvas jautājums, un es domāju, ka arī pie mums tā izpratne mainās, un tie sirmie mati, kad arī vairāk sievietes saka atļaujās, tas arī viens no rādītājiem. Bet, zinu, ko vēl es arī sapratu, man arī sāk Instagramā sievietes pie tā storija likt tur bildes no tām Grey Sisters sievietēm. Ir smuki, tev ir tie dabīgie sirmie mati, bet viņiem ir jābūt koptiem. Tā ir tā līdzīga atšķirība, jā, jo tev ir tajās bildēs tie mati ir ieveidoti, tur pietonēts kaut kas. Viņi izskatās dabiski, bet tu zini, ka tur ir ļoti daudz ieguldīts gan laiks, gan arī rūpes par tiem matiem. Tas nav, es vienkārši atlaižu sirmos un neko vairs dzīvē ar viņiem nedaru. Jā, un arī par to garumu es gribēju teikt, ka man patīk, ka visiem ir gari mati. Es šobrīd ļoti izbaudu, ka puiši audzē daudz garākus matus. Un es saku, ja tev ir skaisti mati, audzē viņus, staigā ar viņiem. Bet, ja tie mati ir sausi vai plāni, tad, jā, īsi griezumi superīgi, bet tam nav nekāds sakars ar vecumu, manuprāt. Es laikam esmu jau tā jaunākā paudze, un man tā kā tāds, kāpēc man kaut kas jāgriež nost? Es gribu būt veca un staigāt ar sirmiem gariem matiem. Nu, tā kā man liekas amazing. Kāpēc man jāgriež viņu nost, ja man ir 70 gadi? Nu, man tas uzreiz saistās ar omītēm un tantēm, tāpēc es zinu, ka es tā negribu. Bet citiem vēl ir tas ieskaidrots, jā, ka tā ir jābūt. Mums ir vēl nobeigumā, es atceros arī bija, kad Hillary Clinton vēl kandidēja, vai viņa bija prezidente, taču bija vesela diskusija Amerikā par to, ka viņai ir pārāk gari mati, nu, ka viņa priekš kaut kas tās par tiem matiem un tas etalons, kādai ir jābūt sievietei. Tāpēc man liekas, ka tā jūsu frizētāji ir tādi nedaudz dumpinieki, ka jūs ejat pret to, kā ir ierasts. Jā? Un, protams, ka nevienmēr viss pieņems un ir ok, tas ir labi. Droši vien tas galvenais ir nenosodīt tos, kas mēģina darīt citādāk. Jā, iedrošināt. Jā. Labi, es izstāstīju to, ko man gribējās, jā, intervējot tevi. Paldies tev, Marta. Vai tev ir vēl kaut kas, ko es tomēr neesmu pajautājusi? Es domāju, ka mēs ieskicējām aptuveni visu. Jā. Nu, es saprotu, ka pie tevis tur šajā daļā būs tagad interesi. Jau ir gara rinda. Nu, es nezinu, good luck, veiksmi tikt pie tevis. Kādai gribēsies, bet es domāju, ka mēs daudz ko tos pamatus izstāstījām. Vai ja vienkārši atrast labu frizieri, tu zini tagad arī, ko jautāt. Un mans tā pieeja būs, jā, ka paldies, tu man pateici to recepti manai krāsai, kuras var pirkt, es mēģināšu krāsot pati un tad iet, kad
kad es jūtu tiešām gali jāapgriež, jāsakopš un tā. Bet paldies, man ļoti patīk tas, kā tas uztaisījis. Brīnišķīgi. Super. Labi, paldies tev liels. Atā. Paldies, tā.